lai turpinātu diskusiju, man šeit pievienoties Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātes pētnieku un filozofu Kasparu Eihmaņa kungu, lūdzu, Baltijas studiju centra vadošo pētnieku Tāli Tīsenkofa kungu, Latvijas Formula 2050 valdes loceklu un Prudentia dibinātāju Ģirtu Rungaņu kungu un Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāla direktoru Kasparu Gorkša kungu. Lūdzu, kungi. Un es domāju, ka patiesībā mūsu diskusijas, droši vien vismaz sākuma punkts jau ļoti labi iezīmējās tādā diskusijas daļā, kas notika šeit minūti iepriekš. Un mans jautājums tātad būs visiem jums droši vien. Vai mēs varam piedāvāt kaut kādu variantu, kādā veidā, tad šeit daži varianti tika piedāvāti, kādā veidā mums virzīties uz optimālu birokrātiju, optimālu valsts pārvaldi, jo šie modeļi, kā mēs redzējām, ir ļoti dažādi. Pavisam noteikti ievadā es gribētu teikt, vai šo jautājumu tā kā pavēršot plašumā, un varbūt pēc mirkļa arī Auerkunga viedokli par to gribējuši dzirdēt. Jo man izskatījās, ka tā schēma, ko tu pats teici, ka vienā brīdī viņa tavā galvā vairs īsti neturās, vai šī schēma neizskatās par daudz birokrātiska pati par sevi, tad birokrātiska schēma, kā mazināt birokrātiju. Jo tādā svara otrā kausā man vienmēr ir atmiņā Džeka Velša, kurš tajā laikā bija General Electric valdes loceklis, kad viņam jautāja, ko viņš savas kompānijas organizācijā darīt citādāk nekā viņš bija darījis. Viņš teica, es daudz mazāk klausītos konsultantiem un analītiķiem un daudz vairāk sakot intuīcijai. Jo man liekas, ka intuitīvi mēs arī ļoti bieži redzam, kur birokrātijā ir tās vājās vietas un kuras strādā. Un ja mēs ļoti gribam formalizēt to procesu, tad nav pārliecības, ka tas rezultāts būs labs. Man nav pārliecības, varbūt, protams, ir citi skatu punkti. Bet vēlreiz pēc šī nedaudz garā ievada un nedaudz garā jautājuma formulēšanas, sākot varbūt no uzņēmēja gala, no Ģirta. Ko tu darītu, lai birokrātija būtu optimāla? Kurš ceļš ir ejams? Vai tavs mikrofons ir ieslēgts? Okay, nav. Es mēģināšu nolikt to, teiksim, kaut kādā perspektīvā, kā es tā kā par to domāju pašreizējā brīdī. Un tā, pēc maksimāli koncentrēti. Restīvi, kādi ir fakti Latvijā, manuprāt? Latvijā mums ir 800 plus tūkstoši strādājošo, no kuriem 500 plus tūkstoši ir strādājošie privātajā sektorā. Mums ir 290 tūkstoši cilvēku publiskais sektors, ko man teica Kronberga kungs pēdējo reizi, kad es viņam jautāju, cik tad pavisam ir. Un ir 3800, Vins kungs teica 3800 esot, plus minus ierēģņu, principā, kas ir tā pilncenīgi saucām par birokrātiem. Un tad ir 500 tūkstoši pensionāru, kas ir aktīvākais, koncentrētākais elektorāts un pilnībā atkarīgs no birokrātiem, faktiski no valsts pārvaldes un šī publiskā sektora visās viņa izpausmēs. Ja? Un ir 350 tūkstoši bērnu jauniešu, kas, protams, ir atkarīgi no saviem vecākiem, kur strādā, kur pagadās, teiksim, augstāk minētajā attiecībā 500 pret 300 tūkstošiem. Ja? Un vēl daļa no privātā sektora faktiski strādā tikai ar pašvaldību un valsti un privāto sektoru. Un manā izpratnē, protams, dažādi cilvēki var atbildēt to jautājumu dažādi un teikt, ka mēs te kaut ko saņemam no Eiropas un vēl kaut ko. Bet principā tie 500 tūkstoši privātais sektors uztur šo visu mūsu sabiedrību. 500 tūkstoši privātā sektora uzņēmēju un darbinieku saražo visu primāro naudu šajā valstī, mūsu valstī, radot globāli un lokāli konkurētspējīgas preces, pakalpojumus un piedzīvojumus, un viņus rentabli pārdodot. Saņemot naudu, samaksājot nodokļus, samaksājot algus un visas nodokļus to saistītos, kas nonāk dažādā veidā valsts kasē un tiek pārdalīti.
290 000 privātais sektors apsaimnieko un pārdala, teiksim, šo te naudu. Līdz to, lai ko mēs te domātu, ir skaidrs, ka šis vienādojums nedarbojās. Iedzīvotāju skaits turpina samazināties, strādājušo skaits turpina un darbspējīgo turpina samazināties, birokrātija ir, teiksim, kopā šis te mehānisms, cik mēs sastrādājam un cik mēs viņu sadalām, viņš nedarbojās, un tā darboties nevar. Mēs tā nevaram kļūt turīgi pietiekami ātri un nevaram nodrošināt mūsu šobrīd pamatvajadzības, tā skaitā, kas saka, aizsardzības sektoru un tā tālāk. Līdz ar to tā problēma ir, un viņa ir ļoti akūta. Un, es domāju, apdraud caur to faktiski Latvijas kā neatkarīgas valsts un latviešu tautas pastāvēšanu, ņemot vērā to, ko mums nodarītu, teiksim, karš, kura atbaidīšanai mums ir nepieciešams bruņoties, un nedod Dievs, teiksim, kardarbību un okupāciju populāri. Skaidrs, tā pašā laikā mēs visi saprotam, ir Levitāns un ir Weibera birokrātija. Mums birokrātija ir vajadzīga. Ja? Un viņai ir jābūt kaut kādā mērā. Jautājums ir par samēru un par to attiecību, kas ir izveidojusies. Un faktiski vēl viena lieta ir tāda, ka no uzņēmēju puses, uzņēmība vispār, plašāk nekā tikai uzņēmējdarbība varbūt, tas ir tāds Gulivers, kuru politikas un birokrātijas un publiskā sektora liliputi nepārtraukti sasiena ar visādiem diegiem, matiem un tīmekļiem, kurš katrs atsevišķi maziņš, bet visi kopā viņi to Guliveru principā piesien pie zemes un neļauj viņam funkcionēt un pelnīt naudu un maksāt augstus algus. Tas ir tas, kā tā aina izskatās no uzņēmīgo cilvēku puses, kas es gribētu atgādināt vēl vienreiz un uzsvērt. Samaksā visas publiskā sektora algas, izremontē visus ceļus, sniedz visus medicīniskos pakalpojumus un tā tālāk. To izdara privātais sektors. Ja? Pirmajā tas, kā pensionāri maksā PVN un tā tālāk, visi jauki, bet tā sākotnējā nauda, viņa tiek radīta privātajā sektorā. Ja? Cita ceļa mums te nav. Mums te nav nekāda resursa, kur mēs no kaut kurienes izrakt un kaut kā savādāk. Ja? Un ja ir kaut kāds resurss, teiksim, mežs, tad tas kādreiz ir bijis privātais resurss, teiksim, principā tā vai citādā veidā. Nu, lūk, tālāk iestājas jautājums par pasaules uzskatu, teiksim, skatījums, domāšanas veids pasaules uzskats. Birokrāti domā matricā. Viņi redz savu birokrātisko paņēmienu un likumu matricu un tajā darbojās. Uzņēmēji skatās un iziet no iespēju domāšanas, ka principā ir iespējams viss, ko neaizliedz dabas likumu, Auziņa kunga vai kāda cita, kas saka, un krimināla kodeks. Nu, jautājums ir, vai aizliedz kaut kāda ētika vai ētikas minimums, ko minēja Lauris, ja? Bet principā dabas likumi un krimināla kodeks, vienīgi ierobežojumi. Un visādi citādi mēs domājam šajā absolūti brīvajā telpā, kā nopelnīt naudu, lai varētu uzturēt šo te valsts sektoru mūsu brīnišķīgo skaisto valsti. Ja? Un tās ir divas pilnīgi dažādas domāšanas. Un es gribu teikt to, ka šī te birokrātijas un publiskā sektora izplešanās noved pie domāšanas, kas nav spējīgi mūs padarīt turīgus, bet tieši otrādi, katru dienu padara mūs nabadzīgākus. Jo ar šīm metodēm un ar šo matricas un domāšanu var palikt tikai, kā saka, nabadzīgāki. Jo tā ir atpalicības principā domāšana, nevis radošā domāšana. Radošā domāšana tas ir tas, kas ir vajadzīgi dažādos veidos. Pie tam tālāk. Un tā galā viss nonāk pie nulles summas domāšanas, jo šis te publiskais sektors, viņš principā veids tikai pārdalu. Publiskajā sektorā, protams, ir daži ļoti jauki cilvēki, un daudz, kas saka, sniedz mums visiem vajadzīgos šos to pakalpojumus. Bet ar radošumu tur sakara nekāda sevišķi nav. Principā tā visa ir pārdales domāšana. Pārdales domāšana. Atražot, ko nedrīkst, visu laiku koncentrācija uz ko nedrīkst, tā nedrīkst, darām tikai šitā un kā savādāk. Un līdz ar to, vēl vienreiz, tas ir tas akmens, kas novelk mūsu visu sabiedrību un valsti dibenā. Otra tam pretī ir nevis nulles summas domāšana, bet angliski sakot win-win, ja visas puses iegūst 2+2, 14+ domāšana. Ja? Nevis, kā saka, principā nulles summas domāšana, tā saucamā ir nulles mīnus domāšana, jo skaidrs, ka pārdales process, viņā rodās nobirumi visādi veidi, un tas ir neefektīvi. Un publiskais sektors ir vienmēr 100% praktiski neefektīvāks par privāto sektoru. Vai jums tas patīk vai nepatīk? Tā ir vienkārši tā realitāte. Pārbaudīt miljoniem reižu un tā tālāk. Mēs nonākam tālāk pie, un man šķiet, es izvirzu tēzi, ka birokrātijas un publiskais sektors Latvijā
ir mums dabisks. Viņš, protams, birokrātija vispār ir saistīta, tur es neiešu, ja? Bet man šķiet, ka tas ir 30. gadu lielā mērā Ulmaņa politikas turpinājums, kas bija Latvija latviešiem, Latvijas labumu latviešiem, ja? Citautiešus un turīgos ārā, nacionalizācijas un visā citā. Tā ir mūsu sabiedrības domāšana, ko pastiprinājusi ir boļševiku okupācijas periods lielā mērā, un pēc tam sekošais sākotnējās kapitalistiskās uzkrāšanas un mehānisms, kurš, diemžēl, Latvijā 90. un 2000. gados objektīvi, arī subjektīvi, bet galvenokārt objektīvi, izvērsās kā iepriekšējā perioda aktīvu pārdali. Un galvenā biznesa ideja bija, atrodoties ārpus Krievijas, turpināt atrasties Krievijā, strādājot ar Krievijas naudas atmazgāšanu un tranzītu un tā tālāk. Kas viss izrādījās neperspektīvi. Laikā, ka mūsu kaimiņi, kas norāva augstāk pieminētos zemos augļus uzņēmējdarbībā un attīstīja uzņēmējdarbību, kas ir globāli konkurētspējīgi. Līdz ar to es gribu teikt, šī birokrātija ir mūsu pašu, un pēc tam, kad tā lielā zakšana beidzās ap 2009. gadu, ja, dažādu iemeslu dēļ, tad faktiski latviešu tautas atbilde ir uz to, ka bizness ir grūti, naudu nopelnīt tajā ir grūti, pie zāģēšanas mēs netiekam, daži tipāži visi jau ir sazāģējuši, principā, kas saka, atbilde ir vai nu piesūkties valsts sektorām ar savu uzņēmumu, faktiski strādāt uz mazo zāģēšanu, vai arī iet strādāt publiskajā sektorā un deliņa meitiņa, ej mācies un, kas saka, ja veiksies aizbrauks uz Briseli, būs pavisam labi apmaksāts birokrāts un tā tālāk. Tā kā tas ir mūsējais. Šī birokrātija, šie visi 290 000 publiskais sektors, esam mēs paši mīļie. Un mums ir jāizlemj, vai dzīvot nabadzībā strādājot slikti, jo šitā sistēma labi strādāt nevar, vai tomēr mēs atrodam veidu, kā mobilizēt un atļaut lielākai daļai un tautas radošajam potenciālam būt uzņēmības pusē un uzņēmējdarbības pusē. Un nevis pārdalīt, bet radīt. Nevis strādāt uz 0- summu, bet uz 2+2, 14+ summu. Ja? Un tātad privātajā sektorā efektivitātes palielināšana, izmaksu samazināšana, atlaišanas ir katras dienas process. Okay. Ir arī kampaņas vēl tam pa virsu, bet principā tas ir katras dienas process. Šeit mums publiskajā sektorā ir nepārtraukts pamšanas process. Tagad iedomājieties, lai samaksātu, teiksim, tos 1000 vai 2000 eiro publiskajā sektorā, reiz 12, teiksim, 24, 25 000 gadā, un radītu darba vietu, lai tas cilvēks varētu, kas saka, siltumā sēdēt un labos apstākļos un dzert kafiju, ja? Un vispārējo, cik naudas ir vajadzīgs privātajā sektorā, lai radītu darba vietu, kas samaksā visus tos nodokļus, no kuriem ir jāsamaksā tam birokrātam. Šīs darba vietas radīšana un birokrātam, šī publiskā sektora darbonim, jo tiem 3800 nav problēma. Problēma ir pa visu šo uzpampušo publisko sektoru, ka mums to kalpu ir vairāk un viņi ir labāk apmaksāti nekā to kundziņu, kuri, kas saka, nodrošina visu to naudu. Ja? Un tā vai citā, tam risinājumam ir jābūt. Vienlaikus atpakaļ, tad, ko tad darīt? Ja? Ir zināms Praisa likums tāds. Un tas saka to, ka visās organizācijās kvadrātsakni no organizācijas cilvēku skaita izdara pusi no visa darba. Iegooglējiet. Praisa law saucās. Ja? Un jāsaprot, ka tajā brīdī, ka kaut kur tiek atlaists, it sevišķi ātri un masīvi, tad pirmie cilvēki aiziet konkurētspējīgākie. Protams, ka publiskajā sektorā ir cilvēki, kas var atrast darbu privātajā sektorā. Protams, tur ir daudz tādi, kas tur ir bijuši tik ilgi un kas nespēja neko tuvu dabūt, kas saka, privātajā sektorā salīdzinām. Un es domāju, ka, piemēram, atsevišķās ministrijās, kā finanses ministrijā un tā tālāk, tur ir cilvēki, kuri saņem ļoti daudz, privātajā sektorā nevarētu saņemt gan arī neko, faktiski. Un tā tālāk. Dod Dievs, lai viņi ir pareizajā vietā. Ja? Bet līdz ar to masīvi, protams, atlaižot kaut kā pēc papīra, mums ir risks zaudēt tos labākos cilvēkus. Līdz ar to skaidrs, ka tam procesam ir jābūt kaut kādā veidā pārdomātam. Un tad, varbūt zināmā mērā pieliekot punktu, šī sistēma, kas tur ir iekšā mehānikā, ja? Viena daļa no mehānikas ir pašvaldību nolīdzināšanas fonds. Jo šobrīd tas mehānisms, kā viņš ir izveidots, un šī pārdala, viņi ir izveidot tā, lai maksimāls cilvēku skaits nestrādātu un nemeklētu risinājumus, lai nemeklētu veidu, kā izdzīvot un pelnīt. Tur, kā saka, bet gaidīt, ka tie, kuri
pelna, un tur, kur var nopelnīt, kur tas izdodās, lai tie nopelna un uzkraut viņiem vēl uzsēdināt plecos, bet mēs tad nekustēsimies tajās pašvaldībās, jo tikko mēs sakustamies, tā mums samazina to, ko mums samaksā no nolīdzināšanas fonda. Bet tā ir kolektīva idiotija. Visi kopā. Kādam tas ir jānosauc vārdā. Tā ir kolektīva idiotija. Es atsakos sekot šai idiotijai un sauku to par labu pārvaldi un kvalitatīvu. Un es, manuprāt, tādā veidā pārstāvu uzņēmēju viedokli šajā jautājumā. Ja? Un, tātad, diemžēl mūsu mīļā valsts un viņas pārvalda un publiskais sektors no privātā sektora viedokļa skatoties lielā mērā bremzē un sabotē mūsu spēju radīt labi apmaksātas darba vietas, atražot un radīt jaunu kapitālu, gūt peļņu un maksāt attiecīgi labas algas un nodokļus pārticībai un attīstībai. Kā to darīt? Skaidrs ir viens, ir jāsaka to, ka nevairot šo te kaitīgo publisko sektoru, bet ir jāmaina domāšana. Un domāšana pirmkārt ir jāmaina politikā. Saimā ir jābeidz radīt šos te diegus un diedziņus, ar kuriem tiek sasiets uzņēmības Gullivers. Lietuva un Igaunija lielā mērā pēc iestāšanās Eiropas Savienībā pārtrauca, izslēdza printeri. Sāksim ar printeru izslēgšanu un ar likumu vēršanu ciet un likvidēšanu. Lielā mērā. Un tur ir funkcija, kas saka mazināšana un daudz kas cits. Paldies pagaidām. Paldies, Ģirtam. Es domāju, ka mēs visi sadzirdējām uzņēmēju ne tikai vienkārši neapmierinātību, bet tādu ļoti emocionāli ietērtu neapmierinātību, kas nozīmē, ka tas ir dziļi un pavisam nopietni. Un tie iemesli, ja tās lietas, kas neapmierina vismaz tos uzņēmējus, ko pārstāv Ģirts, man liekas, tik ļoti precīzi noformulēti. Tas, kas man drusku vēl tā kā gribētos turpināt šo sarunu, tad praktiski ko darīt. Jo nevairot, tas, protams, ir uzdevums, bet kā mainīt šo te domāšanu un kā panākt, ka ierēdniecība būs ieguvēji tanī brīdī, kad uzņēmēji būs ieguvēji. Droši vien, ka tas ir viens no jautājumiem. Un Kaspars Gorkšs, kurš pārstāv lielu uzņēmēju organizāciju kopumā, varbūt, ka šai uzņēmēju grupā izveidojusies veids, ja pārdoms par to, tad praktiski kā to ierēdniecību pārorientēt. Jā, paldies Auer kungam par prezentāciju un manu skaistumu kopšanas paradumu izgaismošanu, bet es varbūt savu stāstījumu vēlētos vairāk no tās puses, ka LDDK viena no funkcijām ir ikdienā piedalīties dažādu jaunu regulējumu radīšanā vai diskusijās par vienu vai otru normatīvu aktu izmaiņām. Un tādējādi ir iespēja ļoti tuvu novērot to pašu procesu, un varbūt es tad no tādas puses. Jo man es esmu tās teorijas laikam piekritējis tajā, ka birokrātijā lielu radošumu es nevēlētos redzēt. Manuprāt, birokrātija ir tā, kas tieši ir sabalansē radošumu, kas nāk no politiķu puses, arī no mūsu puses, kā uzņēmēju puses ar dažādām idejām, bet kas ievieš kopēju sistēmu. Līdz ar to runāt vienkārši par birokrātiju es gribētu runāt par efektīvu birokrātiju. Auer kungs iezīmēja tādu redzējumu, un tur ir daudzas lietas, kas ir atbalstāmas, bet tā galvenā lieta, ko gribās uzsvērt, ka mēs šādas te risinājumus līdzīgus vai līdzīgas uzsaukums varam novērot katrā valdības deklarācijā, katrā rīcības plānā, un gan 25% samazinājums, manuprāt, jau straujums vienā no valdības deklarācijām ir novērots, viens regulējums iekšā, viens ārā, bija akcija futbols, kas man bija patiesi tuva, un vēl daudz šīs iniciatīvas, viņas ar tādu lielu cikliskumu atkārtojās, bet ja mēs ar lielu neapmierinātību vai emocijām par to runājam, tad tas 30 gadu laikā nav strādājis, un jāmeklē tas iemesls, kādēļ tie piedāvātie risinājumi, kas ir bijuši, nav strādājuši.
Un arī aktīvi piedaloties likumdošanas procesā, izstrādes procesā, tā piemērošana ir tas būtiskākais. Kādā veidā tas, ko mēs spējam nodefinēt tādos uzsaukumos, vienalga, kuru no šīm iniciatīvām, bet kā tā iedzīvojās dzīvē. Un šeit ir novērojama tā vislielākā atšķirība no tā, kā mēs vēlētos šo pieeju un kāda tā ir patiesībā. Un ar vien vēl mēs risinām problēmas, kur patiesībā nav, un mēģinām viņus noregulēt. Pagājušajā nedēļā man bija iespēja piedalīties Saeimas sēdē, kur mēs mēģinājām atrisināt vai noregulēt gadījumi jau uz Saeimas sēdes ierastos viltus LDDK pārstāvis, kas manuprāt, nav tāpat aktuālākā lieta, kas būtu jāregulē. Tāpat mēs ieviešam regulējumus ar lielāku stingrību, neko to mums prasa starptautiskās normas. Līdz ar to mums ir kaut kāda tāda, es teiktu, tāds sadomazohistisks iezīmes, ka mēs vēlamies nodrošināties, pārnodrošināties pret kaut ko, kas faktiski mums īsti nav vajadzīgs. Otra lieta, kas jāpiemina, ka arī analizējot detaļās vienu vai otru regulējumu, mēs redzam, ka pašam regulējumam, ejot cauri posmiem, īsti nemaz problēmas nav. Problēma ir pašam pielietojumam. Mēs esam droši vien zaļo koridoru lielvalsts, bet es neesmu redzējis nevienu zaļu koridoru, kas patiesībā praksē strādātu paredzētiem mērķim. Un arī no mūsu biedriem bieži vien izskan, ja standarta regulējums strādātu, kā tas ir aprakstīts, mums nebūtu iebildumu. Kaut vai šobrīd notiek darba grupa par iepirkuma procesu pārskatīšanu, kur mēs redzam, ka patiesībā pēc būtības mūsu iepirkuma process ir konkurētspējīgs ar kaimiņu valstīm, bet praksē viņš strādā daudz neefektīvāk nekā tas ir. Un Auerkungs pieminēja Lietuvu, Igauniju, un mēs arī ar kolēģiem runājam tieši šajā birokrātijas kontekstā. Igauniem jautājums, vai jums ir lieka birokrātija, viņam atbildi, kāpēc? Kāpēc mums sarežģīt pašiem sev? Viņiem, tas priekš viņiem nav. Viņi saka, mums nāk no Eiropas dažādi regulējumi, kas mums sarežģīja dzīvi, bet viņi saka, vietējā mērogā mēs nesarežģījām viens otram dzīvi, jo tas nav nepieciešams. Lietuvai savukārt ir ļoti skaidrs virziens uz mērķi. Viņi zina, ko panākt, un attiecīgi tam viņi veido regulējumu vai atvieglo regulējumu, vai līdz ar to šī virzība uz mērķi, kas ir ļoti, ļoti būtiska. Līdz ar to manuprāt, tā pielietojamība, piemērojamība, mēs bieži vien skatāmies, cik kaut kādi birokrātiskie procesi izmaksā uzņēmējiem, bet interesanti būtu, vai forši būtu panākt stāvokli, kad ierēģi skatās, cik šādi procesi izmaksā valstī. Ir darba grupas, kurās nodokļu darba grupā, manuprāt, vienbrīd bija 60 cilvēki, kuriem noteikti stundas likme ir ievērojama. Un, ja mēs saskaitītu kopā, cik katra šāda darba grupa izmaksā, un vai tas tiešām ir liederīgi šādi pavadīt laiku, es domāju, ka mēs nonāktu pie secinājuma, ka tā pievienotā vērtība ir stipri zema, un tie resursi tiek izniekot. Līdz ar to, man liekas, tā piemērojamība ir būtiska. Un es tā pie sevis galvā domāju, kādēļ tas tā varētu būt. Un es domāju, ka šeit ir mums jārunā par vienu faktoru, kas ir laikam daudziem jautājumiem Latvijā tieši miedarbībā publiskais sektors, privātais sektors, tā ir savstarpēja uzticēšanās. Mums ir viena no zemākiem uzticēšanās rādītājiem publiskajam sektoram no sabiedrības puses, bet arī skatoties. Manuprāt, valsts kancelē bija pētījums par ierēģiņu skatījumu uz privātā sektora vai interešu pārstāvju iesaistas normatīvu aktu izstrādē, un tur tas viedoklis ap 80% bija tāds, ka no viņa nav nekāda jēga. Līdz ar to mēs redzam, ka tā ir tāda ļoti liela savstarpēja neusticēšanās, un līdz ar to tā rezultātā mēs arī regulējumu vai šajā birokrātijas slogu kontekstā mēģinam maksimāli nodrošināties, un tas izveidojās smagnējs un sarežģīts. Man patika viena no tēzēm, manuprāt, pie Jaunzēlandes, ka būtu un es piekrītu, ka ir vajadzīgs skaidrs atbildīgais par kaut kādu šo birokrātisko procesu pārskatīšanu,
ar konkrētu mandātu, ar konkrētiem atskaites posmiem, ar atbildību, kurš var uzņemties, un tieši viņš būtu atbildīgs par to, lai veidot to sistēmu, ka ilgtermiņā tiek radīta tāds domāšanas veids, ka mēs paši pārstājam radīt sev liekus šķēršļus, kad patiesībā nevienam no iesaistītiem nav nepieciešams. Paldies. Jā, paldies. Varbūt tagad es gribētu jautāt otram Kasparam Eichmanim, jo man šķiet, ka šeit iezīmējās viena tēma, tas, ko otrs Kaspars mums teica par šo Jaunzēlandes piemēru, tas, ko Daunis teica par Dienvidkoreju kā vienu no efektīvākajām birokrātijām. Kaspars Eichmanis ilgus gadus ir pavadījis apmēram tādā reģionā. Droši vien apmēram no šejienes tas izskatās gandrīz tas pats, varbūt tūmā tas izskatās ļoti atšķirīgi. Taivānā, gan strādājot, gan studējot ilgu gadu garumā, kur ir šī droši vien ķīniskā kultūra, Konfūcija ietekme un tā tālāk. Kā birokrāti izskatās no tās puses, un vai mēs varam kaut ko priekš sevis mācīties un pārņemt varbūt? Es paldies pirms tam domāju, ko gan visā šajā diskusijā varētu pateikt filozofs, jo visdrīzāk viņš ievietotos jau Rungaņa kunga pirms tam aprakstītajā kaut kādā tajā nišā, kas varbūt nedaudz tikai vienkārši izmantojot valodu veltīgi turpina eksistēt, bet filozofi atkarībā no viņu stila un piederības varētu būt tādi, kas tieši kritizētu šo tehnokrātisko piegājienu birokrātijas kā tādu savu veidu brīvības pirmkārtām ierobežošanu. Bet es atļaušos vispirms sākt un pateikt paldies birokrātiem. Pirmkārt jau tāpēc, ka ir jābūt ļoti specifiskā psiholoģiskā un apziņas stāvoklī, lai spētu operēt ar valodu, kas principā ir fundamentāli dehumanizējoša. Tāpēc viens no tiem maniem ieteikumiem, ko es vienkārši spēju iztēloties, un es tūlīt pie tie Taivānas jautājumu pārietu, ir pirmkārtam saistīts ar valodas lietojumu birokrātijas ietvaros. Pieņemsim, jūs atļausiet man izmantot kaut kādu veidu piemērus no filozofijas vēstures, tad tā specifiskā birokrātijas valoda, kas ir sastopama tagad, drīzāk būtu Hēgelis un Immanuels Kants, nevis, pieņemsim, Wittgensteins, kura forma ir ļoti specifiska. Tas nozīmē, ka vienkārši valoda jau pati par sevi kaut kādā veidā atbaida un traucē ne tikai vienkārši mani kā parastu sabiedrības locekli, bet nerunājot jau, pieņemsim, pēc tam par uzņēmēju darbību un uzņēmējiem. Bet runājot par birokrātiju no ķīniešu kultūras viedokļa, jāsaka, ka visdrīzāk nepārprotami šīs napoleoniskā perioda milzīgās izmaiņas, kas sako pēc Franču revolūcijas, nebūtu bijis iespējams bez apgaismības perioda pārstāvju Diderot, Voltaire interesi par Ķīnu un Ķīnas impēriju un pirmkārtām ierēdniecību. Tad mandarinitāti. Mandarīni, protams, nav nekādā veidā saistīti ar citrus augiem, bet gan nāk no spāņu un portugāļu valodas termini, kas ir patapināts no sanskrita, nozīmē mantir, jeb ierēdnis. Principā, kas vienkārši nozīmē to, ka tā ir sistēma, kas ir eksistējusi vismaz 2000 gadus un ir pirmā, kura principā ap 6. 7. gadsimtu ieviesa eksāmenus uz ierēģņa posteni. Visi eksāmeni, kas ir ieviesti sākot ar 19. gadsimtu, principā ņem piemērus no Ķīnas eksaminācijas sistēmas. Zato Taivāna ir šajā gadījumā ļoti specifisks piemērs, kas vēl aizvien mēģina tikt galā ar savu konfuciānisko pagātni. Šeit vienkārši jāņem vērā to, ka līdz 89. gadam tā bija principā militāra diktatūra, bet ekonomiski ļoti veiksmīga, kas vienkārši pierāda to, ka kaut kādā posmā autoritārā sistēmā ekonomikas izaugsme ir pat ļoti veicinoša. Bet pēdējos 20-30 gadu laikā viņu demokratizācija un liberalizācija ir neskaitāmas soļus priekšā, protams, diemžēl Latvijai. Šie izējas punkti kaut kādā mērā ir ļoti līdzīgi, bet sasniegtais ir kaut kas cits. Līdz ar to viens no tiem ieteikumiem, ko pieņemsim ir izdarījusi Taivāna pēdējo 10 gadu laikā, kas ir saistīts savā ziņā ne tikai ar valodu un valodas vienkāršošanu saistībā saskarsmē ar birokrātiju, bet ir, protams, digitalizācija. Un kas man liekas Latvijas sarokošā iedzīvotāju skaita
neizbēgamības rezultātā ir viena no mūsu fundamentālajiem uzdevumiem šos procesus maksimāli digitalizēt un novienkāršot. Taivāna to izdarīja sākot no 2017. gadu, kad notika studentu nemieri, protestējot pret tā laika valdības necaurredzamo lēmumu pieņemšanu, mēģinot noslēgt ar Ķīnas Tautas Republiku tirdzniecības līgumu. Valdības nams tika okupēts, un tā visa rezultātā tika izveidotas 2-3 platformas, kurām principā nav analoga pasaulē. Viena no tām ir Gov.Taiwan, kura principā izveidoja lielākoties civilie publiskie hakeri. Tad hakeri tika aktīvi iesaistīti valsts pārvaldes kaut kāda veida debirokratizācijā. Viens no šiem hakeru līderiem vairākus gadus bija Taivānas digitālo lietu ministrs, tad Audrija Tana, kura burtiski mēnesi atpakaļ mums kādā vienā konferencē tieši sniedza keynote speech. Tas nozīmē, ka civilā tehnoloģija, CivTech, mēģinājums iesaistīt kaut kādā lēmēju procesā vai izvērtēšanas procesā ar vien vairāk cilvēku ir principā ļāvis viņiem sasniegt noteikta veida deregulāciju, lai gan tajā pašā laikā birokrātijas aparāts, ņemot vērā to, ka vienkārši tas ir pārmantots no konfuciāniskās sistēmas, jo taivāniešiem ir vispār ļoti specifiska valsts pārvalde ar specifiskām 5 palātām, ar atsevišķu ministriju tikai, kas nodarbojās ar ierēģņu vētīšanu, ar viņu sagatavošanu, ar viņu eksamināciju. Zato šīs abas divas sistēmas turpina darboties paralēli, un tā kā šī jaunā sistēma mēģina uzlabot šo veco, un panākumi ir acīm redzami. Paldies! Un redzot, ka laiks strauji tuvojās noslēgumam, es gribētu tagad no uzņēmēju skatu punktu varbūt nedaudz pāriet uz akadēmiskās pasaules skatu punktu. Un Tālis kā ļoti daudzu projektu vadītājs, un daudz no šiem projektiem tiek tiešā veidā finansēti arī no Eiropas vai no Eiropas struktūra fondiem. Jautājums mums varētu būt sekojošs, patiesībā no 2 daļām. Pirmkārt, mēs šodien ļoti daudz dzirdējām, ka ļoti daudzos gadījumos, vismaz mums tā šķiet, regulējums, ko ir uzlikusi Eiropa, ko ir uzlikusi Eiropas komisija, Latvijā, ja tā tēlaini izsakoties, mēs gribam būt svētāki par pašu Romas pāvestu, un mēs viņu vēl par vienu pakāpi pastiprinām, un rezultātā sarežģam savu dzīvi ļoti un sarežģam tādā nozīmē, ka grūti sasniegt rezultātu. Un jautājuma otra daļa, pirmā daļa, kā tu šo skaties un vai šeit kaut kas ir darāms, un jautājuma otrā daļa, un varbūt vienā brīdī es tur gribēšu Laura Liepas versiju dzirdēt, jo es zinu, ka daudzi mani kolēģi, tai skaitā es neslēpšu, rīkojamies sakojoši. Noteiktās situācijās mēs apzināti pārkāpjam Eiropas regulu, sakot, ka gadījumā, ja finansējušās institūcijas šīs atzīs par neattiecināmām izmaksām, labi, mēs būsim sasnieguši mērķi un no citiem finanšu līdzekļiem šīs neattiecināmās izmaksas kompensēsim. Tas neizklausās juridiski ļoti paklausīgi un neizklausās ļoti labi, bet tādā pašā laikā tas ļauj sasniegt mērķi. Nu, pirmkārt, kāda ir tava attieksme pret šo, pēc tam, Laura, ko juristi par to teikt? Bet tālāk pirms to. Jā, paldies. Man ir vislabākās domas par Eiropas birokrātiju, cik tālu es ar to esmu saskāries 30 gadu zinātniskajā praksē. Ir ļoti grūti tur iekļūt naudas izteiksmē, bet tad, kad tu esi savu projektu dabūjusi, ir ārkārtīgi viegli menedžēšana, atskaitīšanās, ko tu jau, Māri, ievadā raksturoji, un ir jānoziņo projektu beigās tikai 2 skaitļi, personāla izmaksas, citas pētnieciskās izmaksas, un tas arī faktiski viss. Un viss ir godīgi procesā bijis jātērē. Šī pati sistēma ir ļoti labā veidā ieviest arī Latvijas zinātnes administrācijā. Visa šī Eiropas Funding and Tenders portāla struktūra, ideja, sākot no pieteikumiem, izvērtēšanas, atskaitīšanās, kas ir labi kā elektroniskā sistēma un procedūra.
Taču Latvija ir ieviesusi varbūt nevajadzīgi papildus kontroles mehānismus un procedūras savā izpildījumā. Un man liekas, ka to nevajadzēja darīt. Lūk, tā būtu atbilde uz šo tavu pirmo jautājumu. Bet tas jautājums, ar ko tu sāki un ar ko šī diskusija sākās, man liekas, ir diezgan svarīgi saprast, kā mēs definējam vārdu birokrātija un vai tas attiecas uz 3800 cilvēkiem vai 290 000 cilvēkiem, kas ir publiskais sektors. Birokrātija, acīm redzot, ir daļa no šī publiskā sektora, kurš katru mīļu dienu arī šobrīd rada milzumu labumu Latvijai un velk Latviju nevis uz leju, bet ceļ uz augšu. Un tas, ko katru dienu ražo publiskais sektors, ir veselība, drošība, likumi, pārvaldība, izglītība. Tas publiskais labums, bez kā sabiedrība nevar iztikt. Un ir jāsamēro abi sektori, gan privātais, kas katru mīļu brīdi ražo preces un pakalpojumus, gan arī publiskais sektors. Un tagad jautājums, ko mēs gribam mazināt publiskajā sektorā, saprotot ar vārdu birokrātija. Ja tā ir cilvēku mazināšana, labi, es tam piekristu, bet kurš mazinās? Es noteikti atlaistu šī brīdī kādu cilvēku, kurš ir nesaprātīgi piemērojis kādu normu, kuras varēja arī nebūt, vai kuru varēja piemērot saprātīgāk. Ja? Tādam nav vietas birokrātijā, tas ir atlaižams. Kas viņu atlaidīs, ne jau cars. Varbūt mēs Dauni pārunāsim par tādu skaudrāku institūciju, kurš būs tas kanibāls, ja? kas likvidēs cilvēku ļoti skaudri. Likuma mazināšana noteikti, bet varbūt, ka nē. Ik viens likums noder. Viņš var noderēt kādā brīdī norma regulējums. Labi, ka tādi ir. Labi, ka ir šie 1,5 kilogramīgie likumi. Bet ne katrs pants ir jāizvelk un jāpiemēro negatīvā aspektā. Es visu mūžu darbojies zinātnē un reiz neesmu lasījis zinātnes likumu. Naudas nogriešana, jā, tāpēc, ka ir vajadzīgs aizsardzībai un citām funkcijām noteikti, var noteikt 7%, 5%, un tas būtu vienkāršāk. Bet pats svarīgākais ir birokrātijas korpusā ieviest saprātīgumu, kas arī ir viens no labas pārvaldības pašiem pamatprincipiem. Saprātīgumu normu piemērošanā. Un tad, kad es Latvijas zinātnes kontekstā zvanu ierēģiem vai no zinātnes padomes vai citiem, kuri ir iestrādājuši šo nevajadzīgo normu un prasu, ko tad mums darīt, viņi ir tik atsaucīgi un pretimnākoši, un mēs ātri to nokārtojam, bet bez tā varēja iztikt. Bez tā varētu iztikt, ja nebūtu šīs naudas. Tā kā es teiktu, ka saprātīgi, un man liekas, ka Lauris arī minēja šo principu saprātīga piemērošana, bet tas, un tūlīt pabeidzu, tas, kas par iet pretrunā ar šo izlīdzināšanas principu. Jo birokrātija ir kā sviests uz maizes, saprotat? Visiem vienāds un labs spēles laukums. Un tagad kurš tad uzņemsies būt tik ļoti saprātīgs un vienā vietā uzlikt to sviesta pikuts, kas sevišķi spēcinās no sabiedrību vai tam līdzīgi, jā? Tur ir kaut kāda loģiska pretruna, kas ir filozofisks jautājums, jā. Jā, paldies. Man šķiet, ka mums ir iznākusi tāda zināmā mērā veiksmīga apļa kompozīcija. Mēs sākām ar samērā kritisku skatu uz birokrātiju un nobeidzam ar uzmanīgi optimistisku, es teiktu, no tāļa puses. Bet es saprotot, ka laiks mums praktiski ir beidzies, es diskusiju aizstāšu ar manu jautājumu Laurim. Tad jautājums bija par to, tad, cik lielā mērā nesaprātīgas normas drīkst pārkāpt. Es vienkāršoju savu jautājumu sākotnējo. Profesor Auziņ, liels paldies. Paldies panelim. Bija ļoti interesanti klausīties. Pavisam ātra replika, mēģinot savilkt kopā to, ko jūs jautājat ar Kaspara Eichmaņa minēto. Konfūcijam pieraksta tēzi, es nezinu, vai viņš to ir sacījis, ka godājums ir tas cilvēks, kurš nekad mūžā nav gājis tiesās un nožēlojam, ja kādam savas lietas ir jākārto ar juristu starpniecību. Iespējams, ka tas ir pārspīlējums, iespējams, ka tas ir savā ziņā pamatot.
Bet atbildot gan uz šo tēzi, gan arī uz jautājumu, es varētu teikt tā, ka juristi ir nepieciešami visām tām sabiedrībām, kurās cilvēki pirmkārt neuzticas viens otram, un otrkārt, kurās cilvēki ir radījuši sistēmu, kas nav intuitīva, bet kas ir iemācāma un apgūstama savstarpējo attiecību kārtošanai, ko mēs saucam par tiesībām. Ja, tātad tās sociālās normas, kuras lielā mērā bez izglītības un kaut kādu zināšanu apgūšanas intuitīvi nevar zināt un saprast. Tātad juristi ir neizbēgami modernā sabiedrībā, ar to sāksim. Otrakārt, juristi ir profesija, kurai ir viena īpašība, ko no mums visvairāk sagaida, ka mēs pamanām riskus pirms tie vispār parādās, un līdz ar to šī profesija ir ārkārtīgi centīga, lai to īstenotu. Labākie juristi ir tie, kuri ir precīzi, punktuāli piekasīgi, un līdz ar to bieži vien arī bremzē visus procesus, jo pirmkārt ne visi riski, ko juristi pamana, arī iestājas realitātē. Otrkārt, nevienmēr vajag klausīt juristus, jo var gadīties, ka patiešām lietas mainās, un ne visas no tām lietām, par kurām mēs kā juristi godprātīgi brīdinam un sakām, izsvarot lietderību, patiešām ir ņemam vērā. Līdz ar to noteikti neaicinu pārkāpt noteikumus, noteikti neaicinu neklausīties juristus, bet vērtēt lietderīgi visu to, ko juristi godprātīgi varētu nolikt uz galda katrai valdei vai katram lēmumu pieņēmējiem, sakot, noteikumi ir šādi. Juristiem, protams, ir jāpiedalās noteikumu pieņemšanā Saeimā, jo vairāk juristu, jo labāk, bet noteikumu izpildē lūdzu esiet kritiski, klausot savus juristus. Jā, lūdzu. Bet lūdzu īsi, jo mēs drusku jau esam ievilkuši. Vienkārši mēs esam nogājuši to, kas saka, apli par dažādajām birokrātijas pusēm. Es jau arī pieminēju, kas saka, šo te vajadzīgo Weber daļu, bet par uzņēmēju darbību. Tur es mazliet, brīvāk varu spriest, vairāk esmu domājis. Ka tā problēma nonāk apakaļ pie tā, ka mums ir šīs te divas uzņēmējdarbības daļas Latvijā. Respektīvi, mums ir, tā teikt, pārdales un korupcijas kapitālisti, kas ir lielā mērā, kas ir bijuši un vinētāji šo 21. gadu mūsu neatkarības ballītē, te lielākajā un arī no šīs te naudas atmazgāšanas un lielākā mērā un tā tālāk, kas ir administratīvi konkurētspējīgā uzņēmējdarbības daļa. Un viņa, protams, arī dzīvo simbiozē ar publisko sektoru, dažādos veidos ģenerējot korupciju, korumpējot un miedarbojoties lielākā mērā. Un tā ir liela mūsu ekonomikas daļa. Tie ir uzņēmumi, kuri ir ieguvuši naudu vēsturiski kapitāla uzņēmēji zināmā specifiskā veidā galvenokārt. Tātad valsts mantas izlaupīšanas procesā lielākoties un, kas saka, administratīvi veidotā šī te blata sistēmas ietvaros. Un tad ir otrā daļa, kura ir brīvi konkurētspējīga un varēja būt konkurētspējīga faktiski jebkurā vietā, kur viņi atrodas, bez šī te blata. Un skaidrs, kad ir jāskatās uz visu šo procesu arī tādā veidā, un kaut kur šīs birokrātijas apkarošanā arī šo te īpatnību. Jo tas ir daļai arī tas, ko latviešu tauta faktiski saka, skatoties uz uzņēmējiem, un kam pie mums par uzņēmējiem sauc šos te valsts mantas izlaupītājus un principā korupcionārus, kuriem nav biznesa, ja viņiem ja administratīvie lēmumi tiktu pieņemti sabiedrības interesēs kopumā, tad viņu bizness būtu ļoti, ļoti nerentabls labākajā gadījumā. Un vēlreiz par to, kas tomēr kopā sistēmiski, kas ir risinājums, bet ne tik daudz par birokrātiju, cik par uzņēmējdarbību. Un risinājums nelielām valstīm Eiropā pēc kara ir atrasts, un šis ir nacionālie čempioni. Sabiedrībām ir jāģenerē lielas kompānijas, faktiski, un to izdara uzņēmēji pirmkārt. Ir ļoti reti, kur tas notiek ar valsts atbalstu, bet ir tur valsts atbalsta elements, bet, teiksim, savādākā veidā. Mums ir bijusi līdz šim tikai viena kompānija valsts, kas ir globāli konkurētspējīga, tas ir Air Baltics. Un mēs tagad redzam droši vien, zinām mērā, norietu šim stāstam, ja, ar lielām sakām Latvijai. Ja. Un tālāk ir politiskās elites plašs, centrisks konsensus par politekonomiskās attīstības ceļu. Kas ir, lai veiktu izmaiņas, ir vajadzīgs vismaz 10 līdz 20 gadus nemainīga politika. Kāda Latvijā principā nav bijusi tā lielā mērā.
Ja? Un tāda, kas ir vērsta uz uzņēmējdarbību, nevis uz birokratizāciju faktiski, vai uz šo neefektīvo sektoru. Un Eiropā tas pēc kā arī pārbaudīts, ir jābūt 4 partijām, kas notur 20 gadus šo te, kā tas bija Igaunijā, kā tas ir šobrīd Lietuvā lielā mērā. Neatkarīgi no tā, kas pie varas, politika, lai valsts paliktu turīgāk, tiek realizēta pareizi. Un viņa nav vērsta uz austrumiem, uz koruptīvu biznesu, uz neproduktīvu biznesu. Ja? Virziens globālā konkurētspējīgā pasaulē. Ja? Un, lai to radītu, ir vajadzīga globāla konkurētspējīga izglītības, fiziskās kultūras audzināšanas sistēma, un viņas radīts globāli konkurētspējīgs darbspēks un šī augstāk minētā elite, kas spēj valsti kopumā redzēt un vadīt pareizā virzienā. Paldies! Paldies Ģirtam, paldies kolēģi!